Esiet sveicināti podkāstā Refleksijas. Mans vārds joprojām ir Artūrs Gaisma, un šo podkāstu epizodi es vēlētos iesākt ar atvainošanos savai sievai, kuras nelietīgi apmeloju vienā no iepriekšējām epizodēm, kur es stāstīju par to, ka viņi ir izlasījuši tredos kādu ierakstu par lampu, kur bija viena diskusija, kur visi viens otram piekrita, un šī ieraksta autori bija rakstījusi nevis, ka viņa priecājas par to, ka visi viens otram ir piekrituši, bet tieši otrādi, ka viņi nepriecājās par to, ka viņi te diskusijā diskutētāji viens otram ir piekrituši. Mums tikko bija par šo sarunu, un ir tikai godīgi, ka podkāstu epizodi iesākas šādi. Ja? Tā kā Anete noteikti šo klausās, iespējams šobrīd aiz istabas durvīm, kas to lai zina, vai arī šobrīd šajā epizodē. To viņi man iekomentēs, tad, kad viņi šo te dzirdēs. Bet par ko būs šī epizode kopumā? Mēs tikko bijām Kimela kvartālā pirms dažām dienām, un tur norisinājās zaļumballes, kaut kāds liels pasākums, kur uzstājās labvēlīgais tips un Lauris Reiniks. Bija nenormāli daudz cilvēku, bet bija foršs pasākums un foršs koncerts. Man tīri labi patika. Mums arī tīri labi patika, un vispār bija baigi foršs vakars. Un mēs pēc tam aizbraucām pasēdēt stipri klusākā vietā, un tur viens Anetes draudzenes draugs, mīļotais cilvēks, dzīves biedrs, cīņas biedrs Luka bija arī ar mums, un viņš no Itālijas, un mēs sākām pļāpāt, un neviļus norunājām 3 stundas no vietas par videospēlēm, daloties par to, kādas ir mūsu mīļākās videospēles, un tur mēs izbridām cauri, tā kā kam tik mēs neizbridām cauri dažādiem pieredžu stāstiem un atmiņām par bērnību un to, kā mēs spēlējām videospēles tad, kā mēs spēlējam tagad, kuras ir mūsu mīļākās, kur mums tad ir mīļākie, emocionālākie brīži bijuši un tā tālāk. Un bija tiešām nenormāli sirsnīgi forša saruna saistībā par šo tēmu, un tad es domāju, ka, varbūt jāuztais viena epizode, kur es tā kā mazliet pastāstu par savām 10 mīļākajām videospēlēm, kādas man ir. Es pirms kaut kāda laba laika, pirms dažiem mēnešiem biju ielicis gan Instagramā, gan tredos ierakstu, kur es biju ielicis postiņu par to, kas ir mans tāds top 10 mīļākās spēles un kaut kādas spēles, kas ir pieminēšanas vērtas. Un toreiz es tur tā kā vienkārši ieliku, ka šīs te, ar kaut kādiem dažiem īsiem komentāriem, bet, principā nekur tādu garāku stāstu par katru. Un tāpēc es domāju, ka sarunā ar Luku par šo tēmu, vienkārši tur bija tik daudz mēs, kam pieskārāmies, un es sapratu, ka īstenībā ir ko tā kā pastāstīt par katru no tām spēlēm, kaut kādas atmiņas un pieredzes, un varbūt tie, kas klausās šo te paši ir šīs spēles spēlējuši, un varbūt viņi spēs kaut kā rezonēt ar to, ko es stāstu. Īsumā par to manu gameošanas pieredzi, es video spēles spēlēju jau kopš agras bērnības, kopš bija pieejami šie žilitoni un kasešu aparāti un tādas lielas lietas kā PlayStation bija baigā luksus lieta, un tas bija kaut kas rets mūsu ģimenē. Nebija vienreiz mammas brālis atnes PlayStation 2, un tad to varēja paspēlēt, bet tas ir tikai uz īsu brīdi, cik es atceros, un pats es pie beigās spēlēšanas netiku, bet tādi kasešu aparāti, tos gan tie bija daudz, un tie visu laiku kūrās nost, jo neviens no viņiem nebija oriģinālais, visi viņi bija no Ķīnas vēsti tajā laikā, jo to tā baigi nezināja. Tas, kas bija vietējā rotaļlieta veikalā Agata pieejams, tad tu tur arī pirki. Un jā, tā kā Super Mario un Tanciņi un Tetris un tā Bruce Lee spēle, es neatceros, kā viņu sauc, Aladins, Counter-Strikes, viss kaut kas uz kasešņiekiem ir spēlēts. Un bija inčīgi, un es atceros tās kasetes, kur iekšā ir 1000 spēles, un tu ieslēdz, un tur burtiski ir kaut kādas, tur 12 spēles, kuras vienkārši tur atkārtojās 1000 reižu ar kaut kādām dažādām variācijām. Un tā bija tāda diezgan, tas tāds mans sākums video spēlēs, un, protams, tad, kad ģimenē parādījās dators, tad tur Heroes of Might and Magic un Age of Empires un Call of Duty un viss kaut kas kāds no katru gadu bija pieejams, un atceros, ka liela lieta bija nopirkt Spēļu pasauli, bija tāds žurnāls. Un tad Spēļu pasaulē nāca līdz diski ar dažādām demo versijām, dažādām spēlēm,
un Transport Tycoon Deluxe ir atspēlēts, un viss kaut kas. Un, nu, tā pieredze tā diezgan bagāta, un viņa velkās vēl līdz pat šai baltai dienai, jo vēl līdz pat šai baltai dienai es spēlēju video spēles, un man ļoti patīk, un es ļoti izbaudu. Un, lai gan pret kaut kādām jaunākām spēlēm ir krietni lielāka skepse, jo tu dzīvo bišķiņ kaut kādā varbūt uz pagātnes nostalģiju un to, kādas spēles bija kādreiz, plus arī tās vecās spēles ir bijušas tāds, nu, diezgan izcils, ļoti daudz, un gribās viņas paspēlēt atkal un atkal. Un uz tām jaunajām spēlēm, kas nāk ārā, tad tu, protams, esi tāds stipri izvēlīgāks un domā, nu, kam es tā kā grasos veltīt savu laiku un kam nē. Bet, nu, protams, GTA 6 tiek gaidīts un dažādi remasteru spēlēm tiek gaidīti. Un, tā kā vēl līdz šai baltai dienai un tā pieredzes bagāta, teiksim tā. Nu, lūk, un tad tas mans top 10, ko es esmu salicis, viņš nav gluži tāds top 10 video spēles, kādas vispār ir iznākušas. Nebūtu nē, tas man šķiet būtu tāds priekš manis arī, un es vispār domāju, tāds diezgan sarežģīts tops, ko vispār tā kā stādīt. Bet drīzāk tur tas ir kaut kāds personīgie iemesli, kāpēc šīs spēles ir tuvas, un arī daļai tāpēc, ka viņas vienkārši ir ļoti forši izveidotas un kvalitatīvi, un ar foršiem gameplayiem un foršiem stāstiem un tā. Bet, principā, tas tops veidojas no manām personīgajām, emocionālajām sajūtām, kas ir piesaistītas šīm spēlēm un kaut kādām atmiņām vai kaut kādiem citiem iemesliem, kāpēc tās spēles man ir tuvas. Nu, labi. Nu, tad leksim iekšā tajā top 10, un top 10. vietā ir Red Dead Redemption 2. Kas mēs tieši ar Luku runājām par to, cik ļoti šī spēle ir spēja likt sajust dažādas patiesas īstas emocijas, tur dusmas, vilšanos, prieku, nu, pilns tā kā spektrs, un tad, kad tu ej cauri šim te stāstam, kas norisinās, tad tev, protams, liekas, nu, tu to visu sajūti, un liekas, nu, forši, ka spēle tā var likt justies, bet arī no tās izveidotāju perspektīvas, kas šo spēli veidoja, nu, ka viņi ir spējuši atrast tos veidus, kā likt spēlētājiem sajust, kaut ko pa īstam sajust. Un tie, kas nezin, tā ir spēle, kas norisinās Amerikā, tajā kovboju laikmetā. Tā ir spēle par ārpus likuma esošiem vīriešiem un sievietēm, kas cenšas izdzīvot, laupot mēģinot tapt bagāti un mēģinot šo savu brīvību kaut kā nopirkt, un to naudu, par ko viņi to grib nopirkt, tad viņi aplaupa bankas un aplaupa citus cilvēkus un tam līdzīgi. Un it kā liekas tādi ļoti, nu, kas tad tur var tajā spēlē būt, tu ej un tur dari pāri citiem cilvēkiem, tā nebūtu nav, tur visi tēli ir ļoti pārdomāti, stāsts ir pārdomāts, un nav tā, ka tu augstasinīgi ej dari šīs lietas, tam visam ir sekas arī pret tiem tēliem, un tas, kā viņi jūtas par tām lietām, ko viņi dara, un tam visam ir interesanti būt klātesošam, sajust to visu, ieraudzīt to visu, kā tie cilvēki jūtas tajā. Jo, nu, tu principā tāpatās, kā mēs skatāmies filmu, tāpatās arī šī video spēle ir tas, ko var noraksturot kā filmu, tikai tajā filmā tu pats eksistē šajā pasaulē un pats izdari kaut kādas lēmumus un veic kaut kādas darbības un esi ierauc iekšā tajā stāstā. Tā kā jā, ļoti skaisti un viena tāda lieta, ko mēs ar Luku runājam par tādu tā kā bezcerības sajūtu, kas tai spēlē kaut kur parādās, kur, tur pieņemsim pats spēles sākums, kur tu spēlē ar tādu tēlu Artūrs Morgans, un Artūrs Morgans ir ar savu bandu kopā, viņi ir neapskaužamā situācijā, viņus medī policisti, un viņi ir nokļuvuši kalnos, un kalnos sniegu, un ir augsts, un nav ko ēst, un viņiem ir jācīnās par izdzīvošanu, un viens no viņu bandas locekļiem ir pazudis, dodoties meklēt pajumti, kur pārlaist nakti un pārlaist ziemu,
Un viņš ir pazudis, un jūs dodaties viņu meklēt, un izrādās, ka viņš ir sadūries ar vilkiem, un vilki viņu gandrīz ir nokoduši, viņš knapi ir paglābies, un jūs tādā bezcerības sajūtā, ko lai mēs vispār darām, kā lai no šī var tikt ārā, un visapkārt ir sniegs, un ir augsti, un zirgiem ir augsti, cilvēkiem ir augsti, ēst mums nav ko, un tai spēlē ir moments, kad, tā spēle iesākas šādā te atmosfērā un šādos apstākļos, bet vienā brīdī, kad jūs dodaties lejā no šiem te kalniem un dodaties ārā no šīs sniegotā reģiona, tāds vieglums pārņem to brīdi, ka jūs sasniedzat vietu, kur vairs nav sniegs, kur ir pavasarīgi silts un patīkams un jā, kad tā spēle spēja sajust šo te vieglumu pēc grūtībām, ar kurām mēs it kā fiziski paši neesam kā spēlētāji gājuši cauri, bet tie tēli ir un mēs viņiem sekojam līdzi un jau kaut kā emocionāli tā kā sakonektējāmies, saslēdzāmies ar viņiem un sajūtām šādas emocijas. Un tā ir vairāk kārt šai spēlē notiek, kur pieņemsim kaut kur spēles jau tuvāk beigām, ir tādas nepārāk labas situācijas notikušas un nometnē, kur jūs ar visu savu to bandu tā kā mitinaties, tur arī saspīlētas situācijas un drāma notiek, un tā vietā, lai tu dotos un risinātu šo stāstu tālāk, gan es, gan arī Luka atzina, ka mēs neesam nemaz uz nometni devušies, mēs esam ceļojuši apkārt pa to pasauli un neesam gribējuši justies un iet iekšā tajās emocijās, kuras mēs jutām, kad tie nākamie soļi tajā stāstā mūs ievilks, ka tur nebūs labi, tur viss ir slikti, tagad viss ir slikti, un tā vietā, lai mēs tur tajā visā dotos iekšā, mēs izvēlamies ceļot apkārt pa to pasauli un vēl nesākt risināt šo, ko pati spēle kā tāda atļauj darīt, un un tās vienkārši tās emocijas, kas rodās šādā stāstā. Tā kā jā, tas nav vienīgi, tā pasaule, visa Red Dead pasaule, kas ir uzbūvēta, viņa, protams, arī ir tā kā tā ir 2018. gada spēle, un drīz jau tai būs 10 gadi, bet tur joprojām tu spēji atrast kaut kādas detaļas un stāstus, kurus tu neesi ievērojis līdz šim, jo tā pasaule ir uzbūvēta tik milzīgi, tik detalizēta, tik niansēta, līdz pat pēdējiem sīkumam, cik izstrādātāji to tajā laikā bija spējuši izdarīt, un gan jau, cik viņiem bija motivācija un kaut kādi, finansiāli apstākļi, lai to tā kā izveidot. Tur tādas detaļas, kuras arī ir absolūti nenozīmīgas stāsta ziņā, bet vienkārši palīdz tai pasaulē būt tādai, kāda viņi ir, kur, tu pieņemsim jāier zirgu, un tu fonā tālumā redzi, ka ērglis nolaižās un noķer čūsku pļavā un aizlaižās, un ka tur tā daba, kas tai spēlē ir, viņi arī dzīvo kaut kādu savu dzīvi neatkarīgi no tā, ko tu kā spēlētājs dari. Kur tur pieņemsim, ja kāds vilks ir nomiris, tad citi vilki nāk un guļ pie tā vilka un sēro, un visādi šitādas nianses. Bet labi, te varētu vēl ilgi stāstīt, es tik tā ieskicēju, kāpēc tas Red Dead ir tik īpašs, un viņš vienkārši lika just. Tā spēle lika just. Tad 9. vietā ir tāda arī viena izstrādātāja, jau vairāk izstrādātāja, bet viena konkrēta izstrādātāja veidot spēli, kas saucās Stardew Valley, kur tu esi fermers. Tu stādi puķkāpos, stādi zirņus, stādi pupiņas, stādi zemenes, taisi zaptes, to visu pārdod, stādi vīnogas tur. Un tu principā uztur savu fermu, pērc dzīvnieciņus un dzīvojies tajā fermā, dodies uz raktuvēm vēl kaut kādus resursus, lai to fermu tā kā attīstītu tālāk. Un tas viss ir, tā spēle ir tāda, ko parasti sauc par tādām casual spēlēm, kas ir viņi tādi ļoti mierīgi ir. Tur, ja citās spēlēs parasti vajag kaut kā to asinu uzsist, tad šī spēle principā nespiež tev to asinu uzsist un nespiež tev uzsist šo te adrenalīnu dabūt un uztraukties par kaut ko, ja vien tu pats to nevēlies. Protams, tev uztraukums kaut kāds ir, tad, kad ir jānovāc raža laikā vai kaut kas tāds, bet principā tāda diezgan mierīga spēle, kur tu vari uzlikt kādu fonā kādu podcastu, klausīties un mierīgi gari rūpēties par savu fermu un darīt tās lietas, kas tev tur jādara. Un tad, kad mēs ar Annetu atbraucām no Santiago atpakaļ, tad
šī bija spēle, kur mēs abi divi iemetāmies iekšā, un tā, ka mēs katrs savā individuālajā fermā kaut ko šeptējāmies, un tad beigās mēs saslēdzāmies kopā un arī kopā spēlējām vienā fermā. Anetai bija kaut kāda pienākuma, man kaut kāda pienākuma, un tā bija brīnišķīgi mēs pavadījām laiku kopā, un ne tikai tajā pašā spēlē esot, bet arī viens ar otru, un arī tur kaut kādas sadarbības veicot, jo tur vajadzēja izplānot, kurš kā dara, lai varētu kaut ko veiksmīgi izdarīt, kas nav obligāti, vienkārši mēs paši bijām uzlikuši sev tādu, ka mums vajag izdarīt šitā, un tad, kā mēs tad šito te izdarīsim. Tur novāksim bet sagatavosim dārzu, lai tur stādītu, un tad kā mēs to stādīšanu veiksim, apliešanu, kā mēs veiksim, un visādi šitādas te nianses. Lūk, tā kā super brīnišķīga spēle, iesaku visiem, kuriem gribās tā kaut ko mierīgi, kaut ko paķimerēties un paveidot kaut ko savu. 8. vietā ir Assassin's Creed Black Flag, kas ir šīs slavenās frančīzes, Ubisoft veidotās Assassin's Creed frančīzes spēle, un kas ir spēle, kur tu esi pirāts. Un, man kā lielam Karību jūras pirātu fanam, ja, nevelti man uz rokas ir uztatovēts Džeka Sparrowa kompass. Pirāti vienmēr ir likušies kaut kas ļoti romantisks un ļoti vilinošs. Protams, ja mēs atskatāmies vēsturē, kāds ir bijis tas reālais pirātu zelta laikmets un kā pirāti ir dzīvojuši, tad tur it nekā romantiski nav, un viss, kas mums ir saistībā ar pirātiem, tādas populārākās filmas, viņas viss ir absolūti romantizētas, un pirāti nav bijuši tādi jaukākie cilvēki. Bet Assassin's Creed Black Flag ļauj izdzīvot, un tā, es teiktu, ir labākā spēle par pirātiem, kas ļauj izdzīvot šo te pirātu zelta laikmetu. Un tu spēlē kā kapteinis Edvards Kenvijs no Lielbritānijas, kurš, kā jau pirāti, kā jau daudz tajā laikā dzīvojuši cilvēki, devās uz Karību jūras reģionu strādāt uz kuģiem. Tas kolonizācijas lielais laiks, un tad tur viss šis stāsts ir par un ap kapteini Edvardu Kenviju, kā viņš tur dzīvojās un kas ar viņu notiek. Neko nespoilojot, bet šī spēle brīnišķīgi, tāpēc, ka tas pirātu laiks un kuģu laiks un kuģu kauja šajā spēlē ir izcils, un Assassin's Creed, tie, kas ir spēlējuši šo te franšīzi, man šķiet, kas ir brīnišķīgi tā brīvība, ko iedod Assassin's Creed gameplay mehānikas, lēkāt pa mājām, būt veiklam, lēkāt pa kuģu mastiem, šļūgt lejā pa burām, lēkāt ar virvēm, viss šis te nirt zem ūdens, meklēt pazudušus dārgumus, medīt, vaļus medīt, ko es vispār neatbalstu, ka tie ir vaļi, mans mīļākais dzīvnieks, bet tomēr, ir tur tāda iespēja, viss, kas ir saistīts ap šo jūras dzīvi. Un skaista spēle, un es vairāk kārt viņu esmu izgājis, un man ir ļoti silts atmiņas par viņu, un tagad es biju gada sākumā izlēmis, ka varētu viņu iziet vēlreiz, bet tad beidzot Ubisoft paziņojumu, par ko klīda baumas jau ilgus gadus, ka šai spēlē tiek taisīts atjauninājums, remasters, un tad burtiski pirms 2,5 nedēļas iznāca šis te remasters, tā kā es gaidu šo te atkal iespēju šajā pasaulē ienirt iekšā un izskatās patiešām skaisti, un izskatās, ka Ubisoft, par spīti tam, ka tas ir Ubisoft, ka viņi ir izdarījuši lielisku darbu, cilvēki priecīgi pārsvarā, un ļoti gaidu ienirt tajā visā atpakaļ, un skatoties, kā tā spēle izskatās tagad, ir tas moments, kur tu skaties, bet šādi es šo te spēli atcerējos. Tā kā, un šai spēlē ir viens no maniem visu laiku mīļākajiem video spēļu traileriem, kur kapteinis Melnais Bārda stāsta par Edvardu Kenviju, ka viņš ir tā kā,
iesaku šo te traileru noskatīties. Viņš ir iespaidīgs. It kā vienkārši, jo melnais bārds sēž, melnbārds vai melnais bārds? Blackbeard. Kā latviski būtu? Sauksim pa melno bārdu, lai iet, ka viņš sēž tavernā un stāsta visiem apkārt esošajiem jūrniekiem un dzērājiem par Edvardu Kenviju, ka, ja jūs gribat tur izdzīvot kārtīgu pirātu dzīvi, tad ejiet kuģot kopā ar viņu, jo viņš tur traks ir, viņš atradīs tur vislabākos veidus, kā tur tikt pie dārgumiem un tādā garā, un viņš cīnās it kā pats velns viņā būtu iemiesojos. Es vienreiz redzēju, kā viņš Spāņu galeonu paņēma viens pats visu nones un tā. Un tas, man liekas, tas, kas man pat tagad tirpiņš skrien, tas moments, kur viņš pēkšņi pārtrūks tas iedvesmojošais stāsts par šo kapteini, un melnais bārds saka, bet nelieniet viņu privātajās afērās iekšā, jo aiz tā vīra slēpjas tādas lietas, par kurām pat man būtu bail jautāt. Un to sāk melnais bārdi. Jo Edvards Kenvijs ir tāds, jā, visi viņi zina kā pirātu, bet, tie, kas ir spēlējuši, zina, ka aiz Edvarda Kenvija ir, tur, kas slēpjas vēl viņa privātās afēras, jā, par kurām arī man būtu bail stāstīt. Septītā spēle manā sarakstā ir Need for Speed Underground 2, kuru es nu pat kā arī izgāju jau kuro reizi. Pats jau vairs nezinu, kur reizi tā ir, jo bērnībā tu neskaitīji, cik tu reizes es izgājis kādu spēli, un bērnībā diezgan daudz sanāca šo te iziet. Šo te brīnišķīgu auto sacīkšu spēli no 2004. gada, kas sevi iemieso to automašīnu kultūru, kas bija tajā 2000 līdz 2009. 10. gadam, to sajūtu par šīm te automašīnām un sacīkstēm un ātras un bez žēlstības laikmets, un tas viss, tā kā brīnišķīga spēle, jo brīnišķīga spēle arī tāpēc, ka viņai ir, vai es kādā podkāstā jau šo stāstīju par to, cik brīnišķīgi šeit spēlē ir fizika, ka viņi ir absolūti vienkārši, un tajā vienkāršībā, tās vienkāršības dēļ, tajās sacīkstēs notiek tik daudz kino momentu, ka, jaunākās Need for Speed spēles vienkārši nestāv līdzi, viņas ir pārāk nopulētas. Tā fizika ir pārāk nopulēta, un Need for Speed Underground 2 tā nav, un tur tik daudz kino momentu, un kaut kādas avārijas, un kaut kāda tāda brīža, ka tev uzsit asins, un tev adrenalīns uzsitās, ja tu pēdējā sekundēs kaut kas notiek tāds, ka tu izcīni uzvaru, un tad tu tāds trīcošām rokām tā kā sagāja, tā kā burtiski sekundes simdaļas, pa sekundes simdaļām tas uzvarēja sacīkts. Un tas viens stāsts, ko es atceros saistībā ar šo spēli no bērnības, man bija tāds bērnības draugs Ivars, mēs viņu saucām pa Ivariņu, un viņa mamma, ja es pareizi atceros, viņa dzīvoja Lielbritānijā, un viņa no Lielbritānijas atbraucot bija atvedusi otrā undergrounda disku, tā spēle bija tikko izgājusi jau, laikam, un es atceros vēl, kā tas disks izskatījās, kas ir tie lielie A5 izmēra aptuveni vāciņi. Un viņam nebija dators, uz ko šo spēli spēlēt, bet tas, ko viņš darīja, viņš staigāja apkārt pie kaimiņu draugiem, un tiem, kuriem bija dators, pie tiem viņš šo spēli varēja pastīties kā citu spēlē un arī pats uzspēlēt. Lūk, un te viņš atnāca arī ciemos pie manis, un mēs to spēli kaut kādas 2 stundas uzspēlējām, un te viņam bija jādodās projām, un man bija ļoti žēl, jo man tas disks jādod, un es vairs nevarēšu viņu spēlēt. Un bērnībā mēs parasti mēģinājām kaut kā muķīt ar tām spēlēm. Internets nebija, un tad tu mēģināji kaut kā, Microsoft Windows folderos atrast kādu spēli, jo varbūt, ka Windows tur kaut ko ir paslēpts, tā nebija. Bet tu kaut kā gribēdams kaut ko spēlēt, vienmēr kaut kā mēģināji samuķīt. Lūk, un tad mēs attaisījām diska dzini vaļā, es izņēmu to disku ārā, ieliku atpakaļ vāciņā, atdevu viņam, viņš aizgāja, bet es to diska dzini neaiztaisīju ciet, un spēle turpināja iet, un bija tāds, kāpēc man taisīja, ka to diska dzini ciet, ja tā spēle iet, varbūt es viņu aiztaisīšu, un viņu vairs neies, un tad tu saproti, ka te ir kaut kāds loopholes, un tad tu mēģini, tad es to spēli tā kā nospēlēju līdz pēdējiem tajā dienā, cik varēja, līdz bija jāslēdz ciet, un tad jau tu aiztais diska dzini ciet, un tad tu to spēli vairāk nevar palaist bez diska. Jo
tu viņu ieinstalē, un tad datoram principā vajadzēja tikai noskanēt, vai tev ir licencēts disks, un tik līdz viņš to bija izdarījis, tad spēle gāja, un ja tu to disku izņem ārā, tai spēlē nevajadzēja, lai tas disks būtu ievadīts iekšā. Nu, tā ir man tāda silta atmiņa saistībā ar otro Underground. Jā, ļoti mīļa spēle. Tad man 6. vietā ir Age of Empires 3. Kāpēc ne kaut kāda iepriekš Age of Empires, kas arī ir pieminēšanas vērti, bet Age of Empires 3 bija kaut kas tāds, tur tā kampaņa un tas stāsts, kas tika izspēlēts, viņš bija arī tādi kino momenti, un tu esi pieredzis pie tiem Age of Empires 1. un 2. daļas, pie tiem absolūti tādiem vienkāršajiem, tā spēles jau pati tas pats spēles pamats jau bija tāds, ka tur baigi sarežģītas stāstus nevarēja izstāstīt, bet Age of Empires 3 bija šitas tādi kino ainiņu iespraudumi, lai to stāstu kaut kādā veidā papildinātu un parādītu. Un, tas bija kaut kas pilnīgi svaigs un neredzēts, un šo spēli es esmu nenormāli daudz atspēlējies, un arī man ļoti patīk visa tā Amerikas veidošanās, tie stāsti, un tas viss tiek tur izspēlēts, un tur arī pirāti, un kaut kāda mistērija, negribās arī nospoilot, bet tur ir dažas tādas tā kā leģendas, kuras tiek izspēlētas šajā spēlē, un kas man ļoti sirdī tādas tuvas ir, un arī sasaucās ar Karību jūras pirātiem, un sasaucās ar Black Flag, un tā kā, ļoti tuvu spēle, ļoti patīk. Un tie, kas varbūt nezina, kas šī ir par spēli, es tas stāstu tā, kā visi zināt, par ko es runāju, tā ir reāla stratēģijas spēle, kur tu būvē mājiņas, būvē armiju, un tad tu ej cīnies pret pretinieku. Tā, vienkāršojot, kas tas ir. Saucamās stratēģiskās spēles, kuras es bērnībā liels fans šīm stratēģiskajām spēlēm. 5. vietā ir Need for Speed Underground. 1. daļa, nevis 2. Un, lai gan man šķiet, ka 2. daļa ir labāka spēle, bet 1. Undergrounds man ir vienkārši emocionāli tā kā tuvāks. Un tas, ko es teicu, ka šī lista nav par top 10 spēlēm, kur ir labāka video spēle, bet tieši man tā emocionālā kaut kāda piesaista, un tas, vai šī spēle man šķiet laba. Un joprojām Need for Speed Underground tur līdzi, arī to es nesen izgāju. Un, viss tas soundtracks, mūzikas celiņš, kas ir šai spēlē, arī viss tā mašīna kultūra, ātrs un iespēja izdzīvot ātrs un bez žēlstības šos te kaut kādas stāstiņas un ielu sacīksts. Nenormāli krūti. Arī ļoti tā kā mīļa, silta un atmiņa par šo spēli. Un viena lieta, ko es atceros, ka tad, kad es bērnībā daudz ceļoju apkārt pirātiskās spēles, un pirmo reizi pie manis šī spēle nonāca pirātiski. Un es atceros, ka viņai reizēm, lai tās spēles ieinstalētu diskos, lai viņi ietilptu tajos 700 megabaitos, cik tur bija tas CD limits, tad nācās kaut kādus failus izdzēst, bet tās spēles failus kaut kādus izdzēst, lai vienkārši tā spēle kļūtu mazāk. Bet tu nevari dzēst visu ārā, tu vari izdzēst ārā tikai to, kas nav fundamentāli nepieciešams, lai spēli palaistu. Un tad tas, kas bija izdzēsts ārā, bija šie te saucamie vinili. Vinilī? Mašīnu uzlīmes, kuras, burtiski mašīnu uzlīmes. Un te spēlē ir brīnišķīgas dažādi dizainiski uzlīmes, ko tu vari līmēt uz mašīnas, lai viņai to dizainu paspilgtināt. Bet viņi visi bija izdzēsti šie faili, un līdz ar to viss, ko es varēju mašīnai mainīt, dizainiski bez detaļām, bet tādā vizuāla krāsu ziņā bija tikai pašas mašīnas krāsa, un tas arī viss. Jo vienkārši tu slēdz kaut kādu, mēģini tās uzlīmes uzlīmēt, un viņas tā kā vispār tukšums tur rādās. Spēlē nav tādu failu, lai to izdarītu. Jā, 4. vietā arī no Microsoft strateģiskā spēle Age of Mythology, kas es atceros, ka es neatceros, kurš bija tas gads, kad es viņu uzgāju un atradu, bet man uzsprāga smadzenes tajā brīdī, jo šī spēle, viņa arī ir tā kā reāla strateģiska spēle, tāpat kā Age of Empires, bet atšķirība ir tāda, ka tur viss ir caur šo te mitoloģijas prizmu. Tur ir sengrieķu mitoloģija, senās Ēģiptes mitoloģija,
skandināvu mitoloģija, un tas viss tur ir savērts kopā un atsaucas uz visiem šiem te kaut kādiem mitoloģiskiem stāstiem, kas man vienmēr bērnībā ļoti interesēja un patika. Visi sengrieķu dievi, mītiskās būtnes, visi šie te stāsti, tikko burtiski iznāca Nolanam Odiseja, tā kā Odiseja man tā kā interesēja, patika, un Trojas karš un filmas saistībā ar šīm tēmām. Un Age of Mythology bija brīnišķīgs ar to, ka pirmkārt ļāva izdzīvot šīs mitoloģijas, šos mitoloģiskos stāstus, bet arī tur tai spēlē arī bija brīnišķīgi vienkārši kampaņu stāsti. Viņi tādi, protams, cringy. Tā, viņi tādi naivi kaut kādi un tā, bet vienalga forši man ļoti patika un joprojām patīk, un arī dzīvojam labā laikā, jo burtiski pirms kaut kādiem 2-3 gadiem iznāca Age of Mythology remasters, saucās Retold, kas man liekas ļoti asprātīgs veids, kā nosaukt šīs spēles remaster, jo tas ir tie stāsti, seni mitoloģiski stāsti un retold, un tas pats man likās, ar šito te Black Flag viņiem nevis ir remasters, vienkārši Black Flag, bet resynced, jo tas tur sasaucās kopā ar to, ko tai spēlē nozīmē sasinhronizēties, bet tas cits stāsts. Tā ir arī kaut kāda lieta, kas Ubisoftam, man liekas, to gan nevajadzēja darīt šajās Assassin's Creed spēlēs. Bet jā, un Age of Mythology bija kaut kas, kas man vēl vairāk pastiprināja interesi par sengrieķu, seno eģiptiešu un skandināvu mitoloģijām un ļāva interesēties par to vairāk un kaut kā radīt to mīlestību pret vēsturi un seno laiku vēsturi un tā. Tāda arī 4. vietā, šī spēle man ir. Un dažas kaut kādas tādas pieminēšanas vērtas spēles, man tad bišķiņ tas saraksts garāks, es pāriešu pāri, kur ir GTA 5, kas, bija diezgan arī mind-blowing par to, kāda tā spēle sanāca, un izskatās arī, ka Rockstaram bija mind-blowing, jo spēle iznāca 12. 13. gadā. Un GTA 6 tikai tagad nāks ārā. Uncharted 4, kas arī man nones smadzenes, tad, kad es viņu pirmo reizi spēlēju, tad, principā, es izdzīvoju kino. Serious Sam, pirmās spēles, The First and the Second Encounter, kas es viņus tagad es viņus nevarētu paspēlēt, tā kā tas ir tāds šūters, kur, tev tur jācīnās, jāšaudās pret citplanētiešiem, un tur ir tik daudz jumpscare salikt, ka es vienkārši man šito manā dzīvē nevajag. Tony Hawk Pro Skater 4, kas, es domāju, daudziem mums radīja kaut kādu mīlestību pret skateboardu. Pats nekad neesmu īsti skaitojis, bet nevis īsti, bet nekad. Nav man zapta, bet jā, Tony Hawk Pro Skater, tas arī labā laikā dzīvojam, jo arī šīm spēlēm remaster nāk ārā Tony Hawk šobrīd. Fable franchise, kas ir arī trešās personas tāda loma spēle, kur tu esi varonis un cīnies pret ļaunajiem, un tāda forša pasaku spēle, un tā man ļoti tuvu gan pirmā, gan otrā, gan trešā daļa, un nākamā gada sākumā nāks ārā jaunā Fable daļa, un tā izskatās amazing, bet, es redzu, ka viņi varbūt nebūs labākā spēle, kāda iznāks nākamgad. Izskatījās, ka tur daudz trūkumu ir, kas man liekas, es nezinu, vai šitā vajag darīt, bet es domāju, ka man tik un tā patiks, jo tur ir kaut kādas tādas lietas, kas man tai spēlē vienkārši liekas ļoti saistošas. Far Cry 5 un Far Cry 3, es neesmu liels pirmo personu šūter spēļu fans, bet Far Cry 5 man ļoti patika tā kulta pasaule un visa tā Amerikas lieta, tas man likās ļoti interesanti, un tie visi tēli tur bija tādi interesanti. Līdzīgi ar Far Cry 3, interesants stāsts, interesants ļaundars, man liekas, ka Far Cry sērijām vispār ir zīmīgi tas, ka tie ļaundari tajās spēlēs ir tādi interesanti tēli izveidoti. Gan pirmais, gan otrais Spider-Mans, tas, kas tie jaunie, kas ir nākuši ārā, es neesmu spēlējis Miles Morales, bet pirmais Spider-Mans ar Peter Parker un otrais, tie man tādi ļoti vienkārši krūtas spēles, un pirmajā Spider-Manā man pat vajadzēja bišķiņu paraudāt. GTA 3, man liekas, vispār bez bazara arī leģendāra spēle, kas
Es Vice City neesmu ielicis, jo man Vice Citys īsti nekad... es esmu izgājis vairāk kārt, kā es esmu izgājis. Un kā es esmu čakarējies pie tās mazās helikoptera misijas. Bet tagad pieaugušā vecumā es kaut kad viņu dabūju izspēlēt vēlreiz, un man likās, kā es viņu bērnībā nevarēju iziet. Bet jā, Vice Citys te nav, GTA 3 ir. Valorants, es gan neesmu labu laiku spēlējis, bet Valorants man ļoti patika. Šautauts visiem maniem Valorant spēlētājiem. Ja Humans šito klausās, tad sveiciens tev. Valorants man ļoti patika, jo es īsti neesmu Counter-Strike šo te 5-pret-5 spēļu fans, shooter spēļu, online spēļu, bet Valorants man ļoti patika, jo tur tev nevajadzēja labi šaut, lai tu tai spēlē pienestu kaut kādu pienesumu savai komandai. Tur tā kā tu varēji vienkārši visādi citādi strateģiski izpausties un komandai palīdzēt. Puzzle pirāti, kas ir, man liekas, es nepazīstu nevienu. Neesmu saticis tagad nevienu kopš bērnības cilvēku, kas šo spēli vēl spēlētu. Puzzle pirāti ir tāda aizvēsturiska, viņai jau 20 plus 22 gadi. Online spēle, kur tu esi pirāts, bet man jums izstāstīt par to, kāda tā spēle ir tur crazy. Viņi ir... tur, teiksim, tā ir pužļu spēle, tāpēc viņi saucās Puzzle Pirates, kur katra darbība, kas tiek spēlē veikta, viņa tiek veikta ar kaut kādu puzli. Pieņemsim, tad, kad jūs dodaties ar kuģi kaut ko laupīt, kā jau pirāti, tad viena puzles spēle ir priekš, pieņemsim, burāšanas, viena cita ir priekš ūdens kačāšanas, lai ūdens nepildītos kuģī, viena ir priekš kuģa labošanas, viena ir priekš lielgabala lādēšanas, un tā vairākas šādas te puzles. Un tas ir tikai par kuģošanu vien. Tur kopumā ir, man liekas, kaut kāds 40 dažādas puzles. Un viņas liekas tā kā ļoti vienkāršas, bet lai tu viņās būtu ļoti labs spēlētājs, tev ir tā kā rītīgi labi viņas jāmāk, un tas, jo tu viņas labāk māki, jo tas daudz ko ietekmē visā šajā spēlē. Diezgan milzīga spēle, brīnums, ka viņa vēl ir dzīva, brīnums, ka kāds viņu ir no oriģinālajiem izdevējiem iegādājies un vēl mēģina uzturēt, man liekas, ka diezgan crazy. Tā kā varbūt, ja kāds klausās šo un ir spēlējis Puzzle Pirates, tad ierakstiet komentāru, es būšu ļoti pārsteigts. Age of Empires 2, lai gan nav manā topā, bet tas ir pieminēšanas vērts, joprojām es viņu tad paspēlēju, man joprojām ļoti patīk, bet tas ir aiz top 10, kā jau jūs saprotat. Call of Duty Warzone, bet tas Warzone, kas bija pirmais, un to jau laikam mēs vairs nepaspēlēsim, bet jā, vienkārši Covid laikā es nekad nebiju spēlējis šīs te multiplayer shooter spēles, un tā, izņemot bērnībā, tur Counter-Strike 1.6, kas arī ir pieminēšanas vērts, Counter 1.6, tā kā absolūti pieminēšanas vērts gabals, bet jā, Warzone bija, tā bija lieta, tas man ļoti iepatikās un bija amazing. Tad Hades, tā ir tāda roguelite spēle, tur arī sengrieķu mitoloģija un tā forša spēle. Otrā Mafija, tikko nesen izgāja vienā dienā, mums te Aneta bija kaut kāda ziemā viena diena, ka viņa nebija baigi gar tā spēle, bet pa dienu mēs sāku spēlēt Aneta Adīmam blakus un mēs izgājām šo stāstu. Ļoti skaists, arī brīnišķīgs stāsts. Rome Total War, gan pirmais, gan otrais, arī, senās Romas vēsture un arī kaut kas man ļoti patīk. Otrais Sims, nevar Simsu nepieminēt. Atceros, ka arī, neatceros, kas man uzdāvināja atved šo te disku, bet arī diezgan daudz laika pavadīt šajā. RTS, Army Man, kas ir, ko es iesaku, ja kādam patīk šīs te laika stratēģijas, real-time strategy spēles, tad Army Man, kur tu spēlē ar maziem plasmasas cilvēkiem, maziem plasmasas armīnieciņiem, un tur arī ej kampaņas misija, un tas ir kaut kas, tā ir pieredze, to es iesaku. Nav top 10, bet ļoti mīļa bērnības spēle, un kaut kad nesen GOG.com ir iespējams šo spēli iegādāties par salīdzinoši nelielām naudiņām. Strongholds, NHL 2009, pēdējais, kas uz kompja iznāca, tur tas ir daudz spēlēts. Transport Tycoon Deluxe, arī nezinu, cik daudz ir tādi, kas šo spēli ir spēlējuši, bet lieliski arī 90. gadu, man liekas, 90. gadu beigu spēle. Kazaki, Back to War, arī real-time strategy spēle, Call of Duty 2,
Rise and Fall Civilizations at War, kas ir interesanta real-time strategy spēle, jo viņai bija tāda funkcija, ka tu vari bija divi režīmi. Tas ir real-time strategy no augšas, un tad tu varēji pārslēgties uz trešās personas režīmu, kur tu ar Aleksandru Lielo vai Kleopatru vai Cēzaru spēlē šo te spēli, un tur grūti, es ceru, ka tie, kas saprot, kā šie režīmi strādā, saprot, neviena cita real-time strategy spēle neko tādu nav ieviesusi. Neighbors from Hell, kur tu mēģini saniknot savu kaimiņu, arī nesen iznākuši remaster šeit spēlē. Sleeping Dogs, kas šķiet ir viena no nenovērtātākajām spēlēm. Tie, kas novērtē, bet principā viņi nav baigi pop. NBA 2K14, man liekas, pēc pēdējais spilgtais labais NBA, kas nebija sačakarēts. Un arī, tajā laikā arī visiem, man liekas, mums nones smadzenes, mums basketbola spēlētājiem. Atceros, ka ar savu komandas biedru Klāviņu gājām pirms treniņiem, viņš ar kontrolieri, es uz klaviatūras spēlējām 1-1, un pēc tam gājām uz basīšu treniņu. Labi, trešajā vietā Assassin's Creed Odyssey, kas principā piepildīja manu bērnības sapni par būšanu varonim šajā sengrieķu pasaulē, kur ir kaut kāda mistika, mistiskās būtnes un brīnišķīga skaista pasaule, lai gan daudz saka, tā nav Assassin's Creed spēle, lai tā būtu, viņa kā standalone spēle ir brīnišķīga, foršs stāsts, rēcīgs stāsts brīžiem, nenormāli skaista, milzīga pasaule un burtiski tu dodies šeit savā Odisejā. Netālu starp citu, tad, kad tu sāc to spēli un tad, kad tu dodies savā lielajā ceļojumā, tad tava Odiseja sākas netālu no Itakas, no šī te Odiseja mājvietas. Un tā, man liekas, arī tā zīmīgi, gan jau, ka tas nebija netīšām tā izdarīts. Ļoti skaista spēle. Arī vairāk kārt esmu izgājis un arī tagad esmu procesā, tikai tādā vēl lielākā, es gribu tā kā līdz 100% tā kā maksimāli iziet un izpētīt visus mazos sidequestus un visu, jo tā ir pieredze, tā spēle un tā pasaule un tie tēli, tur tā ir pieredze. Atkal, daudzi Odiseji saka, ka tā nav laba spēle un vispār Assassin's Creed franšīzes tajā topos neierindo, tur kaut kur baigi augstu. Daudzi ierindo, daudzi atstāja tur kaut kur pa vidu vai nogrūž kaut kur vispār lejā. Es nepiekrītu, man liekas, ka tā ir lieliska spēle, vienkārši Assassin's Creed varbūt nosaukums klāt liek mums domāt, ka viņai jābūt kaut kādai konkrētai ir. Un viens no maniem tādiem Cassandra, ar ko ir iespējams šo spēli spēlēt, tur ir iespējas spēles sākumā izvēlēties, ar ko spēlēt ar Cassandru vai Aleksijos, un Cassandra kā tēls, man liekas, arī brīnišķīga šī balss aktrise, kas ir ierakstījusi šo tēlu, un labs tāds kopums ap šo te spēli, kas viņu vienkārši padara ļoti īpaši un mīļu man. Otrajā vietā ir GTA San Andreas. Starp citu, šobrīd tur stāv burtiski San Andreas plakāts, ko mans draugs Dāvis uzdāvināja ierāmēt man vienā dzimšanas dienā pirms dažiem gadiem. Un tas, principā, parādīja to, cik daudz šī spēle nozīmē. Nezinu, neskaitāmas reizes iziet, katru stūrīti zinu, tik daudz īpašu brīžu šai spēlē. Es tieši Lukam stāstīju, ka arī pie manis tā spēle nonāca caur manu klases biedru Kristianu, kurš man viņu iedeva 2 vai 3 diskos, arī, lai tā spēle būtu maksimāli viegla. Viņas bija izņemta ārā visi audio celiņi, tā skaitā dialogu un mūzikas celiņi, un es to spēli vairāk kārt izgāju, pat nezinot īsti, par ko ir stāsts, jo vienkārši nebija skaņas šeit spēlē. Un es atceros, ka tad, kad es izgāju kaut kādas pirmās misijas, tad es aizgāju uz apģērbu veikalu, nopirku zābakus, nopirku kauboju cepuri, paņēmu šo chopper mociju, freevēju un braucu uz laukiem ar kameru, kas CJ'iem mājās bija kamera, un tad tu paņēmi kameru un braukāji apkārt. Man nākamā dienā vajadzēja uz skolu iet, un es atceros, ka es vecajai mammai teicu, ka stāstīju par to, ka tā spēle ir, un es viņu spēlēju, un ka es tagad braucu ceļojumā, un tad es no šīta rajona izbraucu ārā ar motu, saģērbies kā kaubojs un braucu uz apkārtējiem lauku reģioniem fotografēt, kas tur inčīgs un foršs. Un arī šī spēle, tas kā Rockstar spēja ietērt kaut kādas šīs
emocijas un sajūtas par to spēli, jo tur ir viens moments, kad tu no tās viens no galvenajām pilsētām, Los Santos, tu tiec aizvests uz mazu ciematiņu tālu no šīs te lielās pilsētas, un tev it kā fiziski ir iespēja aizdoties tur atpakaļ. Lai gan ir iemesls, kāpēc tu tur nedrīkst it kā doties, bet tu vari kā spēlētājs, ja tu tādu izvēli izdari, bet tā sajūta, ka tu nevari doties. Un tu tagad esi izstumts, ja tu esi pazudis tajos laukos, un tagad tev jāizdzīvo un jācīnās tur. Un jāspēlē tas stāsts tur. Tā kā īpaša spēle, un es atceros, ka tad, kad viņi iznāca pēc Vice City, un es atceros, ka man viens kaimiņu draugs stāstīja par to, ka tajā San Andrejās, ka tur iespējams ir pīcu aiziet paēst, ka tev ir draudzene, un ka tu vari aizvest draudzeni uz pizzeriju, un es domāju, ka viņš man melo, un ka tu vari aiziet uz zāli, kačāties, un es domāju, tā nevar būt, Vice Cityjā tā nebija, kāpēc tā kā neiespējami, ka šitai spēlē tā var būt, un tad es tiku pie šīs spēles, un es sāku spēlēt San Andrejās, un tiešām tur bija visas šīs te opcijas, un viņi kā atvērtās pasaules spēle, joprojām ir tā kā amazing, tur tik daudz lietu var darīt un nedarīt arī, un super, ļoti, ļoti skaista forša pieredze. Es viņu kaut kad arī, tagad esmu kaut kur pusē izgājis, atkal kārtējo reizi, kaut kad būs atkal jāpabeidz līdz galam. Un pirmajā vietā mēs esam beidzot nonākuši pie pirmās vietas. Es mēģinu, cik no ātri iespējams un interesanti par šīm spēlēm izstāstīt, ir Heroes of Might and Magic 3, kas ir viena no manām tādām bērnības top mīļākajām spēlēm, un joprojām ir izturējusi šo te laiku pārbaudi, un es šo spēli spēlēju jau vairāk nekā 20 gadus. Un joprojām tur spēju atrast kaut kādu prieku un baudu šajā spēlē, un tas, kā viņi ir uztaisīti vizuāli, un arī tas, ka tur ir mītiskie visi šie mitoloģiskie tēli no dažādām mitoloģijām salikti vienā spēlē iekšā, kas man ir ļoti tuvu tēma, un līdz ar to šī spēle vienkārši nenormāli tuvu sirsniņai ir. Un joprojām spēlēju, protams, ar kaut kādām pauzēm un tā, bet tad, kad es uzsēžos uz šīs tādas, joprojām spēlēju, un tā joprojām ir mana top spēle. Un man ir liels prieks, ka spēles izstrādātāji visus kodu failus, visus spēles failus atdeva šai te komūnai, kas šo spēli spēlē, un tur ir ļoti daudz moderi, kas šo spēli turpina attīstīt un turpina paplašināt, un tur tik daudz vērtīgu paplašinājumu ir bijuši jau, kas šo te spēli vienkārši šo te spēles pieredzi uzlabo, un joprojām es ar lielu prieku viņu spēlēju un ar kaifu spēlēju. Ļoti patīk. Un tie, kas nezin, tā ir tāda turn-based, jeb gājienu spēle, kur tev ir varonis, un tad tu tam varonim taisi armiju, un tad tev ir pilsētas, un tad tu tās pilsētas būvē un cīnies pret ļaunajiem. Ja? Kā jau vienmēr, pret kaut ko ir jācīnās. Pārsvarā šādas tas spēles ir. Izņemot Stardew Valley, kur tu vienkārši būvē sev fermu, un ja tu tur pret kādu cīnies, tad tikai pret mošķiem, un arī tas nav. Tas ir obligāti. Daļai. Ir obligāti. Labi. Bet, brīnišķīga spēle, ļoti iesaku tiem, kuriem patīk mitoloģija un tā. Es domāju, ka viņi nav novecojusi, viņi joprojām tur līdz laikam, un tikko Steamā iznāca arī, kā viņi saucās, Heroes of Old Magic, vai kaut kā neatceros, kā viņi sauc. Un tur tas mākslinieckais risinājums man skatoties to gameplay, un es arī mazliet pamēģināju demo versiju, nenoķēru uz to sajūtu, bet to sajūtu, kādas noķēru vecajā Heroes Might and Magic 3, amazing. Pirms vairākiem gadiem arī ar draugiem mēs vācāmies kopā, un tur ir tāds režīms, ka var spēlēt hotseatā, jeb mēs spēlējam uz vienu datoru, katrs veic savu gājienu, es izdaru savu gājienu, tad gājienu izdara nākamais, un problēma tāda tikai ar šo spēli, ka viņi nenormāli laikietilpīgi, un ja jūs šādi tajā draugiem spēlējat, tad tā var savus 11 stundas nospēlēt, jo tieši tik laika ietilpīgi viņi ir. Un tā arī bija. Mēs vakarā sākām un no rīta devāmies prom. Kaut kā tā. Tā kā forša pieredze, foršas atmiņas par šo spēli un spēlēju joprojām. Es mēģināju ātri pārskatīt pār savam tam top 10, mazliet ieskicējot par to, kas šīs spēles ir un kāpēc man viņas patīk, un kaut kādas arī konkrētas atmiņas par šīm spēlēm. Es ceru, ka kādu
šis te arī sirsnīgi mazliet sasildīja, jo reizēm ir prieks klausīties, ka kādam patīk tās pašas spēles, kas tev, un tad jūs varat padalīties vienkārši, cik tev ļoti viņi patīk un kāpēc. Tā kā, paldies, ka klausaties. Paldies, ka klausāties. Ceru, ka bija interesanti, ceru, ka patika. Un droši varat komentāros padalīties ar sev mīļām spēlēm, kuras jums ir mīļas spēles, vai varbūt kādu no tām, kuras es pieminēju. Droši dariet to. Un tiekamies nākamajā epizodē. Redzēs, kas tad būs ko stāstīt. Tagad tā. Peace visiem!